Kas lūdzu palīdziet man? Pagājuši 4 mēneši. Pagājuši 4 mēneši no man... Wow, kas te notiek? Kopš manā iepriekšējā video, kur es teicu, ka man nesanāk. Which is so true. Man tā kā gribas apsākt visu laiku video, un tad tā kā negribas, un tad tā kā vai man vispār vēl patīk to darīt. Es esmu ļoti aizrausies ar fotografēšanu, tagad tas ir tas, ko es daru tā kā visu laiku. Bet tā, kad runa ir par video, es visu nespēju saprast, vai tā ir lieta, kas man patīk, un ja es to atsākšu, vai es tajā palikšu, vai es to turpināšu darīt. Un tāpēc es nezinu. Mans jautājums ir, vai ir cilvēki, kam vispār interesē. Es ļoti gribu taisīt video sakarā ar Jēzu, Dievu, Bībeli, Dievu vārdu, kristīgām tēmām. Tas ir tas, kas man interesē, tas ir tas, ar ko es esmu aizrausies dzīvē, un ko es zinu, ka ja es darītu, es būtu spējīga kaut cik tajā palikt, jo līdz ko es daru kaut ko citu, kaut kādas citas tēmas, es kaut kā izkrītu no tā režīma. Man apnīk, man negribas vairs par tām tēmām runāt, un es to vairs nedaru. Tad jautājums ir, es netaisītu pilnīgi 100% tikai tādu tipu video, es gribu arī mazliet savu personību kaut kā ielikt tajā iekšā. Jo, kā jau es teicu, iepriekšējā reizi es atsāku filmēt video, tāpēc, ka es sapratu, ka mans YouTube kanāls ir pilnīgi bezpersonisks un ka man gribās savu personību tajā ielikt. Un tad, tā kā es esmu kristiete un pāri visam citam, ko cilvēku varētu man iedomāties mani vai pateikt, ja man būtu jāpaprast, kas pirmā lieta, kas jums ienāk prātā, kad jūs ieraugat Alisu vai domājat par Alisu, vai jums pasaka Alisa Gabriela Stumiņa. Kas ir tas, kas izlec uzreiz galvā. Un es gribētu, lai tā ir, ka viņa ir kristiete, nevis, ka viņa ir zaļi mati, vai viņa taisa YouTube video. Ļoti bieži tādas situācijas, labi, ne ļoti bieži, let's be honest, bet ir tādas situācijas, kad cilvēki pasaka, kā es viņu zinu, viņa ir YouTuber, un man tas forši super, tā kā paldies, man prieks. Bet man gribētos, lai cilvēkiem pirmā reakcija nevis viņa ir YouTuber, bet viņa ir ļoti dedzīga kristiete. Tā kā tas ir kaut kas, par ko es ļoti gribētu taisīt video, un tad mans jautājums ir, vai ir cilvēki, kas, jā, īstais mirklis, ir cilvēki, kuriem tas interesētu, kas to gribētu skatīties, un lūdzu, kurš. Un vai ir kādas lietas, par ko jūs gribētu, lai es runāju, kādas tēmas. Es esmu gatava pieskarties arī mazliet kontroversālākām tēmām. Protams, jāreikinās ar to, ka viss neies pēc kārtas un nebūs tā, ka līdz ko saņemšu komentārus iešu uzreiz filmēt to video. Tas ir bišķiņ grūtāk, jo, ja es tiešām runāju par tām lietām, man ir vajadzīga Dieva vadība tajā, man vajag lūgt pirms tam un saprast, ko teikt, ko neteikt, kā teikt. Es negribu vienkārši muldēt, un es negribu, lai tā ir mani tīrie, plikie mani uzskati. Protams, arī to pateikšu, bet lielā mērā es gribu, lai tas viss ir balstīts Dieva vārdā. Un ir tādas tēmas, kuras es nepārzinu līdz galam. Tas nozīmē, ja man pajautās runāt par to un to tēmu, es visticamāk gribēšu vispirms aiziet Dieva vārdā un kārtīgi pastudēt par to un tad to filmēt. Bet jā, tas ir mans jautājums. Vai ir cilvēkam interesē, vai ir cilvēki, kuri grib to skatīties? Un ja jā, tad jau uz drīz tikšanos kaut kad.